Vai tu izstāsti, ka tu skrēji no kaut kāda ļoti oficiāla pasākuma? Tāpēc... Jā, tu vari pateikt, tās atvainojas, man ir jāpiemina šis. Jā, Nē, man ir jāpiemina. Es vēlos precizēt. Čau. Sveiki. Tad Elza pastāst vairāk par sevi. Oho, sāk ar mani. Wow. Mēs ar Martu tagad izdomājam, ka mums ir ļoti labs tandems, un es gribu stāties producentos un viņa režijā. Kas mums tā kā būtu jādara? Radām kultūru. Čau! Esiet sveicināti Latvijas Kultūras akadēmijas podkāstā LKA runā, jaunajā ciklā Radām un rādām kultūrā. Šajā ciklā pastāvīgi būsim mēs, es Mārta, esmu 2. kursa studenta programmā Socioloģija un menedžments, un... Es, Aleksandrs, 4. kursa students no programmas Dramatiskā teātra aktieru māksla. Jā. Un šodienas epizodē uzzināsim, kā tiek radītas filmas un kā notiek filmu un pasākumu producēšana. Un šīs dienas viesi ir Dāvis Sīmans un Elza Siliņa. Čau! Čau! Sveiki! Tad Elza pastāst vairāk par sevi. Oho, sāk ar mani. Wow. Kas tu esi? Jā. Es īstenībā esmu ar vairākām cepurēm. Es strādāju Latvijas Kultūras akadēmijā kā filmu un pasākumu producente. Es gan arī pavisam nesen, 27. gada vasarā, tikai pabeidzu šo iestādi kā studente. Es pabeidzu audiovizuālās mākslas programmu producēšanas specializācijā. Bet es esmu arī laikmatīgās dejas izrāžu producente un teātra producente. Esmu arī kaut kādas īsfilmas ārpus akadēmijas producējusi, pasākumus. Nu, īstenībā visu kaut ko gribās darīt, to arī jādara. Tu esi tas maisiņš ar maisiņiem. Jā, tieši tā. Super. Jā. Un Dāvi, Nu, kā tu sevi nodefinētu? pirmā gadā mēs esam Latvijas Kultūras akadēmijas rektors. Tas nozīmē, ka man arī vairākas cepuras, visticamākais. Bet es vienlaiks esmu arī filmu režisors. Un esmu jau uzņēmis salīdzinoši daudz, gan spēļu filmas, gan dokumentālās filmas. Un tā galvenā varbūt tāds raksturlielums manām filmām ir tas, ka viņas ir salīdzinoši drūmas un par vēsturi. Un tas varbūt arī tas, ka, kā lai saka, šīs filmas jau savā veidā skatītājs mazliet atbaida jau pirms viņas noskatījušies. Bet, iespējams, vēl vairāk atbaida, tad, kad viņi ir viņas noskatījušies. Bet jā, tā tematiski es vienmēr esmu kaut kā interesējies par pagātni un sevišķi tādu traumātisku vai vēsturisko katastrofu pagātni. Tā, un tad tāds likumsakarīgs jautājums, kā jūs nonācāt līdz tam, kas jūs esat? Kas bija tas ceļš, kā izlēmi, piemēram, būt par producentu, kā izlēmi būt par režisoru, un kāds bija tas ceļš, lai piepildītu to izlēmto sapni? Man sapcīt ļoti interesēs, kā Dāvis izdomāja kļūt par rektoru, un kurā brīdī tev cienāts prātā. Jā. Tev būs jāizstāsta visi savi ceļi no A līdz Z. Kad tu gāji uz veikalu izvēlēties kostīmu. Tā jau es stāstīšu. Ne, bet atceries, mājām, kad tev ienāca prātā vispār tā doma? Nē, es par rektoru es pārāk nesen esmu rektors, lai varētu kaut kādā veidā skaidri pateikt tādu apzināti. Es vienkārši uzskatu, ka akadēmijā ir, kur vēl attīstīties, un šis ir brīdis, kur vajag aktīvi rīkoties, un tāpēc arī, kaut kā likumsakarīgi es tur nonācu, tā nav tāda, nebija tā, ka es visu dzīvi iepriekš plānoju kļūt par rektoru, tas bija kaut kāds slepenais plāns 10 gadu garumā. Bet par režisoru? Par režisoru, nē, man savādāk, man tas ir... Savā ziņā tas ir ģenētiski vai ģimeniski, vienalga, jo mani vecāki ir cieši saistīti ar kino, un mans tēvs bija slavens latviešu kino operators, un līdz ar to es tajā kino vidē atrados jau no ļoti agra vecuma, principā. Es visu savu bērnību vispār atceros tikai kā tādu filmēšanas laukumu dzīvi, jo tāpēc, ka vienkārši vecāki ņēma līdzi uz lielajos komandējumos, kad mēs braucām kaut kur, Latvijā. Notika filmēšanas nenotika tā kā mūsdienās. Tur
kas ir vienā mēnesī vai pusotrā mēnesī jāiespiež veselu filmetrāžu spēļu filmu. Toreiz filmas filmēja tur 3-4 mēnešus, kā rezultātā. Tā bija tāda vesela dzīves posmi. Un tad kaut kā likumsakarīgi arī es lēnām nonācu pie tā, ka es pats sāku jau strādāt kā operatora asistents pie savu tēvu. Tad es sāku montēt filmas, un tad es pats mazliet filmēju. Un tad vienkārši pilnīgi netīšām bija viens gadījums, kad man uzaicināja. Un īstenībā tur viens tas periods bija tāds, ka es ļoti centos izvairīties no idejas, ka es varētu kļūt par režisoru. Es gāju pilnīgi pretējā virzienā, studēju vēsturi un filozofiju un centos tā kā aizmirsties citās disciplīnās. Bet tad man pēkšņi piedāvāja vienu tādu nelielu darbu, uzfilmēt nelielu filmu par Nacionālo operu, un es viņu uzfilmēju, un tā filma pēkšņi kļuva kaut kāda dīvaini populāra, un dabūja Debijas Kristapu, tā kā lielo Kristapu par Debiju, un tad jau kaut kā tas arī tālāk, aizgāja, ka es tā kā vienkārši, un arī kaut kādā brīdī es arī sapratu, ka iespējams tas ir, tas, ko ja es kaut ko protu, kaut cik darīt, tad tā ir filma režija. Protams, tas nenozīmē, ka es to daru ļoti labi. Vienkārši tas, ka tas varbūt ir tas, ko es protu vislabāk. Un ka būtu stulbi izvarīties un ignorēt to jau. Jā, ka tas ceļš pretējā virzienā, ka viņš tā kā nav īsti efektīvs, ja tā kā tāds īsts tāds akadēmisks vēsturnieks no manis neiznāks, filozofs vēl jau vairāk. Tad jā, tāds režisors jau viņš ir tāds mazliet, tā kā tur ir kaut kas universāls, bet arī ļoti virspusējs. Būt par režisoru tā ir tāda arī virspusējība, zinām. Tā kā tu jau līdz galam neiedziļinies, ja. Bet tu līdz galam neesi nekas, ja tu kaut ko tikai... Bet ja tu minēji par to vēsturnieku un filozofu, bet tas jau arī pieskarās, režisoru darbam. Tieši tā. Tas nav pilnīgi pretējs. Kaut kādā ziņā, jebkurš režisors ir virspusējs vēsturnieks un virspusējs filozofs. Tieši tā, tas ir tāds vieglais ceļš. Es, piemēram, studēju kopā ar vēsturnieku, ļoti cienījumu vēsturnieku un arī Latvijas Kultūras akadēmijas asociēto profesoru Gustavu Strēngu. Un man vienmēr licies, kur ir paraugs tam, ko nozīmē būt par vēsturnieku, ko nozīmē pētīt vēsturi, ko nozīmē domāt par vēsturi un analītiski domāt. Un es esmu kaut kādā ziņā tas vieglā ceļa gājējs. Tas nenozīmē, ka tas ceļš ir kaut kāds mazāk traumātisks. Čot vienalga, tur ciešanas pietiek, vai ne? Tur kaut kādas izdošanās, neizdošanās, panākumu, nav panākumu. Kā uzfilmēt to vai citu lietu, tas jau diezgan tāds pārdzīvojuma pilns viņš ir, bet iespējams kaut kādā ziņā, kad kaut kā tāda galējā iedziļināšanās tur nav. Ja, kā teica viens mans skolotājs, viņš teica, ka kino ir maziņš, un tad, kad uz jautājumu, salīdzinot ar ko, tad viņš teica ar Mahajāns lielo ratu, ka tas, tajā kontekstā kino vienmēr būs maziņš. Bet es pārtraucu kaut kā Elzu, vai pareizi, vai Elzu piedāvājās, līdz galam, tā kā es gāju. Noproducēju tavu. Bija laiks padomāt. Es joprojām turpināšu padomāt, jo man vienkārši pašai interesē par to, tā kā zinot, tur tikko izstāstīja, ka tu uzaugi filmēšanas laukuma, vai tev ir bijušas kaut kādas tādas lietas, par ko tev ir priekšstats, kā tas varētu būt, un tad, kad pats viņas sāc darīt, tur kaut kāda vilšanās, ka tas tā kā izskatās būt labāk, kaut kā interesantāk nekā īstenībā tas process ir. Jā, es domāju, tā vispār ir liela. Filmēšanas laukums ir tik nenormāli interesants no malas vai no tādas, kas saka... No iekšķi arī, jā, no dalībnieku, bet ne no to galveno veidotāju viedokļa. Patiesībā es domāju, priekš filmas režisoru un arī operatoru, tas ir šausmīgi, tāds gan arī vai traģisks notikums. Es domāju, ka galvenais producents arī daudz cieši. Arī galvenais producents daudz cieši, bet cilvēkam, kurš ir, piemēram, kurš ir tajā, kā lai saka, below the line, profesionāls uz laukumu, vai arī, kurš ir vienkārši tur nezinu, runneris vai viņš ir vienkārši bērns uz laukumu, tāpēc, ka viņi vecāki to filmu.
tur nenormāli var rasties tāds nenormāla afektācija. Nu, tā kā patiešām, ka tu tā kā izbaudi to dzīvi, tur kaut kāda tāda, nu, ka rekur, un tur tiek spēlēts, un tur ir kaut kādi tēli, un tur ir kaut kādi raksturi, un viņi tur kaut kā darbojās. Un tas nenormāli aizrauj, un es vienmēr esmu centies arī, strādājot ar studentiem, tā kā vienmēr tā kā pateikt viņiem, kad uzmanieties no tā, ka tas, zin kā, ir zaļais pūķis, tas visticamākais ir alkohols, vai ne, tad ir kaut kāds sarkanais pūķis, nezinu, kas tas var būt cigaretes, vai varbūt mūsdienās gan visticamākais tas kaut kā savādāk, varbūt ir vēl kaut kas ar narkotikām saistīts kaut kādā krāsā pūķis, un tad mēs varētu teikt, ka ir arī celuloīda pūķis, kas ir kīno veidošana, jo, patiesībā viņš rada narkotisku atkarību. Bet tur ir iekšā milzīga tā kā iekšēja tāda reālas ciešanas, vai ne? Tā kā to, ko ļoti labi renesanses mākslā dēvēja par, kad jebkurš gleznotājs izgāja to saucamo agonijas un ekstāzes procesu, ka tu, kamēr tu glezno, tu visu laiku agonē, tā konstanti, tāpēc, ka tu uzskati, ka tu nevari izdarīt pietiekami labi, vai ne? Jā, ka tas nav tas, ko tu gribēji. Jā, ka tā ideja vienmēr būs ierobežot. Tu esi iztēlojies kaut ko, bet, diemžēl, vienmēr tava roka vai būs mazliet par stīvu, vai tava ota būs mazliet par nezinu, izkaltušu vai vienalga, kas. Bet beigās, kad tas darbs ir taps, tur ir tā ekstāze, un tas, ka tur kaut kāds tas dievišķais skaistums tajā gleznā tomēr parādās. Mēs varam teikt, ka kīno tas ir bez tās ekstāzes. Tā ir agonija bez ekstāzes. Tā ziņā, ka tu agonē, un tad ir jautājums, ko tu tur... Tāpēc, ka mākslinieks ieraugot gleznu, viņš tomēr to skaistumu var tajā statiskajā gleznojumā ieraudzīt. Kīno filmu tu esi šīs filmas autors, tu esi filmu noskatījies bezgalīgi daudz reizes dažādās versijās, un tu jau beigās nekādu nevar uztvert to filmu kā kaut kādu veselumu, kā kaut kādu stāstu. Viņš priekš tevis eksistē kā kaut kāds tāds, apmēram tā it kā Neo no Matrixa skatās uz pasauli, viņš redz kaut kādas tur nullītes un vienanieciņas, vai ne? Tur kaut kas tur... tā profdeformēta. Un tu jau nevari, tā kā tu neredz to filmu tādu, kā viņu tas nevainīgais kaut kāds skatītājs tur aizies un skatīsies, un viņš tādu jau tu nekad viņu neieraudzīs. Un tā priekš autori, man liekas, tāda baigi, tāda, muļķīga situācija. Labi, es ātri, kamēr vēl ir šī tēma, tu ieskicēji visu to, kas notiek uz tā laukuma un visu tas, bet kādām īpašībām, skaidrs, ka gan jau par režisoru nevar būt jebkurš cilvēks. Ir jābūt kaut kam, kas ir iekšā, vai kaut kādām īpašībām, vai kādam ir jābūt cilvēkam. Prasmēm varbūt jābūt, vai kaut kam. Es tam īsti nepiekrītu. Es domāju, ka režisors, ik viens var būt režisors, jo sevišķi mūsdienās, jo agrāk režisoram vismaz bija jābūt, tādā ziņā viņam bija jābūt tādam autoritāram, nepatīkamam līderim, tāds, kurš tur var visus pazemot, kliegt uz visiem, vai ne? Mūsdienās tur milzīga horizontalitāte. Tā nozīmē, ka tu ik viens filmēšanas grupā ir līdzvērtīgs. Vienīgais, ka tas režisors kaut kā to ideju tur kopā iznes. Viņš vienīgais apmēram, viņam ir tā nojausma, kā viņš to vēlētos redzēt. Bet, es gribēju teikt par to, ka komandas darbs gan ir svarīga lieta, ka jāmāk strādāt komandās, bet tad ir Gins Zilbalodis, kurš uztais filmu viens pats un ir brīnišķīgs režisors. Varbūt kaut kāda bet arī tas ir cilvēki, piemēram, arī es nekad neesmu sevi uzskatījis par ļoti ekstravertu cilvēku, bet tu jau iemācies, ja tu esi introverts, un tev tā situācija piespiež, tu kādā brīdī saci tiem citiem cilvēkiem komunicēt, un tas... Man šķiet, ka šobrīd pat nevar pateikt, ka tev ir jābūt kaut kam, ko tu gribi pateikt, jo ir vairāki piemēri, kur kaut kas, ko uztaisīja vienkārši prikolu pēc, pēkšņi kļuva vērtīgs, kad viņu uztaisīja. Jā. Līdz ar to jāliekam reāli, jebkurš cilvēks var būt režisors. Galvenais gribēt. Jā. Galvenais gribēt, un arī, man liekas, tu tāda viena galvenā lieta laikam jau ir, gribēšana tā ir viena lieta, bet otra lieta, Nē, pat tās ir īstenībā divas lietas. Tas ir,
ka tev vajag ideju, jo tā problēma ir, ideja nabadzība ir milzīga problēma mūsdienās, jo mēs īstenībā esam tādi copycat sabiedrība, kur vienkārši esošas idejas mazliet izvīļā un atkal no jauna piedāvā it kā jaunas, bet patiesībā tur tas ir viss redzēts, viss izstāstīt. Un otra lieta - formas oriģinalitāte. Tev ir jāprot filmas veidot oriģināls no savas vizuālā viedokļa, no kompozīcijas viedokļa. Tad mūsdienās tas ir tas apjoties atpakaļ pie tā stāsta. Ja, visi stāsti kaut kādā tādā vai citā veidā jau ir izstāstīti. Ja, tur mēs, protams, varētu tur nomainīt varoņu seksuālo orientāciju, vai mēs varam nomainīt varoņu dzimumu, mēs varam izdarīt kaut kādas manipulācijas ar viņa pagātni vai tagadni. Bet īstenībā tie stāsti, kā tādi lielie narratīvi, viņi jau visi ir izstāstīti. Un tad jautājums, kā tu vispār vari kādu ieinteresēt skatīties savus filmus, tas ir visticamākais ar kaut kā meklējumiem, kas ir vairāk saistīti tieši ar formu, ar vizualitāti, ar kaut kādu struktūru filmā. Tas ir tas, kur tu vari pēkšņi atrast kaut kādu jaunu valodu, kaut kādu oriģinalitāti. Un uz to tas būtu tas virziens, kur ja tas tevi, ja tu tā kā neesi spējīgs par to reflektēt, tad visticamākais, tā kā būt par labu režisoru salīdzinoši sarežģīti. Jo es domāju, ko arī pierāda, tas tāda gan formula. Ja mēs skatāmies šobrīd pasaulē labākās filmas, kas top, ja režisori, kuri veido šīs filmas, ja ar viņiem sarunājos, kaut vai šādā pašā podcastu formātā, vai vienalga kā savādā, neviens no viņiem nav idiots. Viņi visi ir super gudri, izglītoti cilvēki, un jo sevišķi tas attiecās uz kino. Uz kino vēsturi, uz kino filozofiju, uz kaut kādiem filmu veidošanas procesiem. Viņi ir super izglītoti. Tādu muļķu, staigājušu muļķu, kas kaut kā netīšām ir radījuši šedevrus, 1% varbūt tādu ir, jā, bet 99% ir ļoti, ļoti interesanti domājoši cilvēki. Un tas ir nosacījums. Ja mēs gribējām atrast kaut ko, kas tev ir jāpiemīt, lai tu varētu būt režisors, visticamākais kaut kāda veida intelektuālā bagāža attiecībā uz kino un vispār tādā vispārīgā kultūras laukā tā ir nepieciešama. Jo tā ir kopumā arī diezgan komplicēta pasaule, kino pasaule. Tas ir tas, ko Vāgners to dēvēja attiecībā uz operu, to Gesamtkunstwerk, ja, visu mākslu. Tas skaidrs, ka mūsdienās tas Gesamtkunstwerk, tas ir kino, vai ne? Jā. Tagad ir daudz laika. Tev deva pietiekami daudz laika padomāt par to, kā tu nokļuvi uz producēšanu un kāpēc un cik ilgs bija tas ceļš. Izdomāju savu biogrāfiju. Tā arī piedzima producentu ģimenē. Jā. Nē, es tieši domāju, interesanti, ka man pilnīgi atšķirīgs tas ceļš ir. Es neesmu tāds baigās mākslinieku ģimenes. Ir radinieki, kas bija saistīti, un tāpēc varbūt bišķiņ vairāk gāju uz teātri, jo mani veda uz teātri. Un tā ir vispār, man liekas, būtiska lieta, par ko es pēdējā laikā daudz domāju, kā vispār jauniem cilvēkiem, bērniem iemācīt baudīt kultūru. Jo es vienkārši esmu pierunāta pie tā, ka es regulāri eju uz filmām, es eju uz teātri, tāpēc man veda. Bet tas tāds atkāpīta. Es kaut kā, ko es diemžēl vai par laimi nevaru izskaidrot, man radās interese par teātri, un tad es vidusskolas laikā sāku darboties kā brīvprātīgā neatkarīgajos teātros, vairākos, gāju skolas teātra pulciņā, tad es iesaistījos Gustā Ābeles izveidotajā teātradijā Kāpnes, un īstenībā Kāpnes man tā ļoti simboliski, ņemot vērā, ka nosaukums ir Kāpnes, ir devis vairākus pakāpienus, ar ko es mācījos rakstīt pirmos savus projektus, lai piesaistītu finansējumu, kad es vispār nesapratu, ko es daru. Es kaut kad esmu tagad, kad es pabeidzu skolu, paskatījusies, ko es tur sarakstīju. Diezgan smieklīgi. Bet tāpēc iesaku darīt visādas lietas jau skolas laikā, jo pēc tam ir ļoti jauki atskatīties to visu. Nē, protams, ka nē. Tas protams, bija briesmīgs. Bet man liekas, tiešām smieklīgi, kāpēc viņi vispār iesniedz, jo es nesapratu, ko es daru. Bet neņemot vērā to, ka mēs nedabūjām to finansējumu, ko mēs prasījām, mēs kaut kā ar laiku iemācījāmies piesaistīt naudu caur biļetēm, ar to, ka vienkārši cilvēks vēlas nākt skatīties, jo tas produkts,
produkts, tās izrādes, ko mēs radījām, ņemot vērā to kontekstu, man liekas, bija salīdzinoši labas. Un arī tas, ka vienkārši kā mēs mācījāmies strādāt absolūti bez līdzekļiem sākumā, tikai ar pašu ieguldījumu, to, ko var kaut kur atrast, tas ir diezgan tā iedvesmojoši, man šķiet. Nu, un tur es iepazinos ar ļoti radošiem cilvēkiem, kas arī, protams, iedvesmo radīt kaut ko tālāk. Tad ar kāpņu cilvēkiem mēs visu kaut ko turpinājām darīt. Bet akadēmijā es iestājos tāpēc, ka es pazinu Annu Ulberti, kas ir brīnišķīga teātra producente. Un mēs kaut kad ēdām kopā pusdienas, un es viņai stāstīju, ka kaut kā to pabeigšu vidusskolu, kaut kur jāstājās, nes kur lai stājas. Un viņa stāstīja par to, ka viņa mācās Latvijas Kultūras akadēmijas audiovizuālajā programmā. Un es uzreiz tā kā, kino, neinteresē. Es gribu to teātri tieši. Un viņi sāsīja par to, ka bet var arī teātri, jo tā specializācija, ko es pabeidzu, ko arī Anna pabeidz, ir filmu un teātra producēšana, skatuves mākslas producēšana. Un tad tā skatuves māksla tur arī ir, salīdzinoši, protams, mazāk, bet tomēr, ja kaut ko dara papildus, tad visu kaut ko var iemācīties. Un tā kā man tā interese un vēlme kaut ko darīt bija, tad, tad es iestājos filmu skolā, tad Dāvis ar savām lekcijām un Jānis Putniņš pārējie pasniedzēji centās man iemācīt mīlestību arī pret kino. Kaut kādā ziņā viņiem arī sanāca. Tāpēc darbojos tagad gan kino nozarē, gan teātris, jo teātris tomēr man ir tā īsā sirds lieta palikusi. Tā ir, jā. Mēs tomēr līdz galam savu darbu neizdarījām. Interesanti, kas bija tas pretinieks, kas tur dziļi sirsniņā sēž. Kaut kāds skrastiņš vai? Es arī esmu tieši tagad runājis ar studentiem. Tagad, kad strādāju akadēmijā, tieši nesen bija saruna ar vienu studentu, kurš man prasīja, bet kāpēc tev tas teātris tomēr vairāk? Un es tā domāju, ka laikam tur tā dzīvā māksla ir. Tas, ko Dāvi teica par to, ka tu skaties to filmu atkal, un tu jau viņu vairs neuztver. Un, principā, teātrī tas arī ir, jo Aleksandra arī var nokomentēt, ka jums ir mēģinājumi, kur arī dara atkal un atkal to pašu, bet ar katru reizi citādāk. Un kaut kā tas klātsamības aspekts tur tomēr ir ļoti būtisks, arī tā satikšanās ar skatītāju, to, ka sajūt emocijas. Man gan arī ārkārtīgi patīk pirmie seansi, kad tā kā parāda savu filmu pirmo reizi lielākajai publikai. Tas vienmēr tāds nedaudz trīselīgs moments. Jā. Tas ir gan, to var just arī gaisā nedaudz. Jā. Kad tā komanda uznāk un... Tas ir bailīgs. Nē, es vispār neskatos. Ir režisori, kas nekad nav skatījušies nevienu savu filmu pirmizrādēs. Piemēram, ir bijuši man pieredze, kā skatās ar kaut kādiem nelielu grupu, kur, kamēr vēl filma top, un tu vēl tā kā, tu paskaties, lai ar domu, ka tur vēl kaut kas ir uzlabojams. Bet man, es nekad neesmu nevienu savu filmu neskatījies pirmizrādē. Nekad. Jo tu jau neskaties filmu, tu skaties uz cilvēku reakcijām. Tu principā, un otra lieta, tu mēģini ieraudzīt to filmu ar viņu acīm, bet tu jau to nevari. Līdz ar to, ko tu sevi... Tas īstenībā ļoti interesanti, jo es esmu ievērojis to no daudziem kino režisoriem, tas, kā viņi uzvedās sabiedrībā. Ka viņi mēģina notvērt no citiem to reakciju, jo es esmu ar dažiem kinorežisoriem sēdējis blakus izrādēs, un viņi skatās to izrādi. Tā nav viņu izrāde. Tā nav arī filma, ko viņi neko tajā nerādījā, bet tad, kad viņi reaģē, viņi tāpat tik pa laikam paskatās, kā reaģē arī citi. Un tā arī kaut kāda profdeformācija tajā visā, es domāju. Tas arī tāds profesionāls kretīnisms, man šķiet, arī ar to, ka mēģina noķert tēlus visu laiku. Nevar vienkārši izslēgt to domāšanu visur, kur tu ej, tu pamani kaut kādu interesantu cilvēku vai kaut kādu jocīgu uzvedību, tad labi, to varētu nokopēt. Teātrī tā bieži nav, piemēram, jo tu tomēr katru reizi tver dažādus tās ainas versijas, kuras piedzimst katru reizi. Bet, ja mēs domājam, piemēram, par montāžu, tu jau tiešām gandrīz neko varbūt neatšķir. Es domāju, Dāvim noteikti ir kaut kādas ainas filmās, kur viņš redz tā kā 5 kadrus paralēli savā galvā, kuri netika uz to pēdējo montāžu. Un viņš domā, un es vairs nesaprotu, kurš no tiem kadriem ir labāks. Un līdz ar to viņš skatās, šis bija tas labākais pēc reakcijām no cilvēkiem.
Nē, bet tieši tādēļ es saku, es neskatos. Līdz ar to man pilnīgi vienalga. Nu, tādā nozīmē, ka es nekad neskatos. Es vienkārši ar draugiem iedzeru aizskatuvē, bet kaut kur netālu no kinoteātra kādā bārā vīnu, jo es saku, ir patiešām kino vēsturē ļoti daudz režisoru, kur nekad nav skatījušies savus. Tur, nezinu, Žans Piers Melvils, Vudijs Alens, vēl tur, nezinu, tādi, ko daudz, arī tādas, ko zina, bet ir, protams, arī tādi, kurus nezinu. Ir cilvēki, piemēram, ir režisori, kas saka, nē, tieši otrādi, viņi kaut kā to enerģiju zālē jūt, vai ne tur, jo sevišķi tas, piemēram, komēdiju režisoriem svarīgi, ka viņi saprot, vai tajās vietās, kur bija domāti joki, vai ne, kur bija komisks efekts, vai ne, viņš patiešām ir bijis komisks, vai ne, tādas lietas kaut kādas, bet vēl jau jāsaprot to, ka, es nezinu, man grūti teikt par teātra režisoriem, man pieredze liek domāt, ka tas ir līdzīgi, bet filmu režisoriem, ir milzīga konkurence, ja, tā kā, un manuprāt, ir kaut kāds tāds, mums, kā filmskolas pasniedzējiem, protams, mums ir jāiemācās būt, tā kā sevi atsevišķināt no tā, ka mēs esam paši režisori, lai varētu novērtēt gan studentu darbus, gan arī citu savu kolēģu darbus, bet es domāju, tiem, kuriem nav šāda, tā kā nav paredzēta šāda funkcija kā pedagogiem, ja, tad viņiem īstenībā ļoti grūti, tā kā nošķirt savu tādu intuitīvo reakciju uz kādas cita autora filmu, no vienkārši tāda psihoanalītiskas reakcijas, kas visbiežāk ir saistīta ar to, ka viņi konkurē ar tiem. Tu skaties sava konkurenta darbu, viņš ir tieši konkurents gan radoši, bet vēl jau vairāk viņš ir konkurents tīri materiāli, jo viņi to ar šo cilvēku visticamākais sacentīsies par to, lai saņemtu to nelielo potenciālo finansējumu, kas tiek atvēlēts valstī filmām. Un tas, manuprāt, ir, tur ir kaut kāds tāds ļoti patoloģisks vai pat slimīgs efekts, ja, un tur ir ļoti jāmācās sevi kaut kā spēt no tā visa atsevišķināt, padarīt sevi par tādu neitrālu skatītāju. Man bija ļoti liels prieks, piemēram, vakardien bija mūsu students Elizabetes Gritsmans dokumentālās filmas par Juri Kulakovu pirmizrādi. Un kad tu jūti, ka tu vienkārši tu skaties filmu un izbaudi, un foršu filmu, un īstenībā labi uztaisīts darbs. Un ka tev kā sevi vari, ka tev nav, tu nepārdzīvo tur visu laiku par to, ka nezinu, jaunā paudze nāk iekšā, un tagad mūsu vecos izstums ārā, un tad jau mums vairs neko nevarēsim darīt, un tas ir kaut kāda, bet tā ir tāda gan arī paškultivācijas praksa, kas nemaz nav tik vienkārši, un tad daudziem režisoriem viņi netiek galā ar to. Tā kā viņi nevar pieņemt to, ka ir arī citi interesanti režisori viņiem apkārt. Bet tad, ja konkurence liela, tad arī darba iespējas ir. Jā, ir daudz darba iespējas, vai kā ir, kad pabeidz, tu iznāc ārā, ko tālāk? Kad izmācās par režijām? Jā. Pirmām kārtām jau, mums īstenībā, es pat teiktu, ka Latvija savā ziņā ļoti privileģēta starp valstīm, tāpēc, ka mums salīdzinoši liels procents cilvēku, kas ir ieguvuši kino izglītību, arī paši var veidot savas filmas un tā kā aktīvi darboties nozarē. Ja mēs skatītos kaut kādas lielās valstis, tur cilvēku skaits, kas ir studējuši kino un pēc tam patiešām veido filmas, viņš ir vienkārši niecīgs. Tā kā tas milzīgs skaits cilvēku, ļoti neliels procents to, kur patiešām iegūs iespēju veidot filmas. Mums tas procents ir stipri lielāks. Turklāt, vismaz tādā agrīnā kino tradīcijā vienmēr bija tas, ka tomēr izaudz par režisoru. Tas nenozīmē, ka tur tā kā vienu dienu tu tur kaut ko, nezinu, smilškastē veidot, tur kaut kādas formas vai ne, no smiltīm, un nākamā dienā tu esi režisors. Tā nav. Visticamākais, tiksim, ja mēs skatāmies kaut kādu,
no 20. gadsimta otru pusi, tur visticamāk, tev vajadzēja pa priekšu, tu nezinu, par gaismotāju pastrādāja, pēc tam tur par operatoru asistentu, tad varbūt kāds vēl par operatoru mazliet pastrādāja, vai par scenāristu, vai par montāžas režisoru. Nu, man pašam, piemēram, ir tā pieredze, ka es kaut kā izaugu līdz tam režisoram. Mūsdienās tas ir sarežģītāks process, bet vienalga, nu, tā kā tie cilvēki, kas ir izstudējuši, viņi bieži vien kļūst par profesionāļiem, kas apkalpo nu, tā kā filmēšanas laukumu. Tajā nozīmē, ka viņi kļūst par asistentiem, dažādu veidu asistentiem. Viņi nu, piedalās kino procesos, aktīvi piedalās, viņiem šī iespēja ir. Tur ir arī kaut kāda sava karjera, un viņi lēnām arī virzās uz to savu pašrealizēšanos, ja viņiem ir tā vēlme arī pašiem veidot savus filmus. Skaidrs, ka tādā, nu, mēs nedzīvojam kaut kādā leiputrijā, kurā tu vienkārši pabeidzot, iznākot no kultūras akadēmijas ar diplomu rokās, ka tu nākamā dienā tu pieskaries pie tevis kaut kādus, nu, piemēram, Elza pieskaries pie tevis un teici, es tev tā gaidīju, es tev noproducēšu tavu filmu. Nē, skaidrs, ka tādā pasaulē mēs nedzīvojam, bet kopumā mums ir ļoti labas iespējas. Tā kā. Man šķiet arī pirms tam esam runājuši iepriekšējās reizes par to, ka tas arī nenozīmē, ka tu absolvēji, vairs nav tādas lietas, ka tu esi absolvējis, un tad tu pēkšņi kļūsti par režisoru. Yeah. Tas ir tā kā process, ka tu visu laiku mainies, un šodien tu esi, rīt tu neesi, un tas principā sanāk, ka tie cilvēki, kuri tagad pie mums filmē, tagad gan korieši, gan franči, gan visi kaut kādi projekti. Briti arī. Jā. Briti, pie viņiem visiem strādā ļoti daudz studentu, kas praksē tur iet, kuri nes kafiju vai arī bloķē ielas, un viņi varbūt pēc pāris gadiem vienkārši ies tā pakāpeniski tālāk uz gaismām, uz skaņām, uz operatoru darbu, un tad nonāks līdz tam lielam darbam, kuru viņi grib, principā. Tagad mēs atgriezīsimies pie sarunas sākuma par to, ka filmēšanas laukums liekas ļoti interesants, tad, ja tu esi tajā saucamajās below the line amatos, kas var izskarot, tie ir, nu jā, principā tie asistenti, tie cilvēki, kas neveic īsti radošo darbu, bet, nu, tā kā pilda funkcijas. Jā. Un tās atbildības viņiem ir mazā, nu, viņiem ir atbildība par kaut kādu konkrētu procesu nodrošināšanu. Jā. Jā, un ka tas ir tā kā ļoti ievalkoši, un to visu ļoti gribas darīt, un tas viss liekas ļoti skaisti. Tajā brīdī, kad tu izauz līdz tam, ka tā kā gribi iesaistīties radoši, tur sāks tā agonija un lielais ieguldījums. Nē, nu jā, jo tev pēkšņi, nu, līdz tam tu visu laiku vari paļauties uz to, ka kādam ir autoritāte. Ja? Un tu arī neesi atbildīgs par to filmu. Nu, tā kā tu vari atbildēt par to, ka tu esi labi varbūt ielu piebloķējis, vai piemēram, pareizo statīvu esi atnesis kamerai, vai ne, vai pareizo optiku nomainījis, ne? Bet tev nav jāatbild par to filmu. Un turklāt tu vienmēr vari paļauties, ka kāds tev pateiks, kas tev ir jādara. Tev, piemēram, tava departamenta vadītājs, viņš vienmēr tev pateiks, tā kā, izdari to, izdari šo. Un līdz ar to tu ir tā kino maģijas pasaule, bet viņa ir tāda bezatbildīga mazliet. Tā nozīmē, ka tev nav jājūt uz laiku kāda atbildības nasta. Bet operators, režisors, viņi tur stāv izmisumā, ja, tā kā nav neviens, kam paprasīt, neviens nav, un vēl pēc tam vēl saka, ka beigās pēc tev būs jāatbild par to filmu, tā kā, un tā situācija diezgan tāda, bailīga. Jā. Bet, es atceros no savas bērnības, ka bija tāds mīts par to, ka producents stāv virs visiem, ka viņš ir tas pēdējais, kurš pateiks, kādu tad filmu tu īsti filmē, ko tu dāvi nedrīkst neko tādu taisīt, bet šobrīd, tā kā mācoties akadēmijā, es saprotu, ka tā īsti nav, bet tā kā tas īsti strādā, un ko dara producents, un ko nedara. Kurš no jums otram ir vajadzīgāks? Kurš no jums varētu iztikt bez otra? Vai kā ir to bez otra? Matīs Karš, piemēram, vispār aizgājis producentiem no režijas. Viņš dara abas lietas. Vairāk aktīvāk tagad viņam tā izskatās patīk darboties tajā. Jā. Tā es noprecizēšu to, ka es lielākoties esmu strādājis kā izpildproducenti, kas ir tie below the line sadaļā. Droši vien Dāvs labāk varēs nokomentēt par producēšanu, bet tas, kāpēc producents būtu tas, kurš nosaka beigās, kā tas būs. Tāpēc, ka producents pārvalda budžetu.
Un, gala beigās jau tas ir par to, ko mēs varam vai nevaram atļauties, vai kam to naudu mēs izvēlamies novirzīt, jo tie līdzekļi kaut kādā veidā ierobežoti. Arī par to, kā to pēc tam nokomunicē, jo droši vien režisors tas, kurš izdomā kādu filmu grib taisīt, bet producents būs tas, kurš vairāk noteiks, kur mēs varam šo parādīt, kas būs, kā mēs varam sasniegt auditoriju, varbūt arī palīdz noprecizēt, kas ir auditorija, man šķiet, vai ne? Nē, tā atšķirība ļoti vienkārši. Viņa īstenībā pastāv starp diviem kontinentiem, starp Ameriku un Eiropu. Un arī, jā, tur bija starpība. Jo Amerikā skaidrs, Amerikā producents, viņš principā ir tas, kurš ir visu procesu vadītājs. Viņš principā visu nosaka, viņš atlasa filmēšanas grupu, viņš ir arī bieži vien idejas autors. Tajā nozīmē, ka pie viņa ir atnācis, caur kaut kādiem avotiem ir atnācis tur interesants scenārijs. Bet Amerikas filmēšanas sistēma viņa veidot uz profesionāļu principu. Tajā nozīmē, ka tu vienkārši atlasi profesionāļus. Kur ir labs scenārijs, kur ir labs režisors. Un režisora funkcijas ir principā režisēt mizanscēnu konkrētu, kādā veidā konkrētā aina tiks realizēta. Ja, un producents to procesu vada. Eiropas modelis ir tāds, ka producents un režisors viņi lielā mērā ir tā kā partneri. Viņiem ir tāda partnerība, jo tāpēc, ka tas producenta ietekmes līdzeklis ir naudas kontrole, tad budžeta kontrole, visa veida finansu jautājumi, naudas vākšana arī, kas nozīmē, piemēram, tas nav tikai tur. Viena lieta ir iegūt kaut kādu valsts finansējumu vai atrast koproducentus ārpus Latvijas, pieņemsim Latvijas gadījumā. Tad var jau būt arī citi veidi, tur ir kaut kādi dažādi veidi, tur, nezinu, tiesību pārdošanas televīzijām, tur straumēšanas platformām, kaut kādi veidi, kā tu vari tur sponsoru piesaist vai vēl kaut kas. Kamēr režisors, patiesībā, tajā brīdī, kad piešķir naudu, lielā mērā piešķir naudu režisoram, viņa ideja, tāpēc, ka režisors visbiežāk ir pats arī idejas autors. Režisors bieži vien ir arī viens no scenārija autoriem, dažreiz pat vienīgais scenārija autors. Režisors ir tāds vāciņš visai tam filmēšanas procesam un filmas veidošanas procesam, kā rezultātā viņam vienkārši jāatrod tāda partnerība, savstarpēji cieņas pilna attieksme. Un skaidrs, ka producentam dažreiz nāksies pateikt, šitas pat daudz, vai ne, tev vajag tur, nezinu, cik tu gribi dienas, tur 28 dienas filmēt, ja, bet nē, tev būs tikai 26, jo 2 dienas mēs nevaram atļauties. Ja. Būs kaut kāda, vai, piemēram, aktieris, kurš maksā tik un tik, mēs viņu nevaram atļauties, bet toties mēs varētu kaut ko risināt savādākā veidā. Tas ir tas, kur ir tā kaut kāda sadarbība, un tāpēc jau arī ir tā, ka piemēram, režisors visbiežāk, ja viņam ar kādu producentu ir izveidojusies tāda ciešāka sadarbība, tad viņi arī turpināsies. Līdzīgi kā tas ir arī ar citiem filmēšanas grupas dalībniekiem, piemēram, pāri, kas ir režisors operators. Jā, ļoti tāds klasisks, ka tu un vai arī režisors mākslinieks arī, ja, tu negribi, ja tu esi atradzis cilvēks, kurš, piemēram, filmē tā, kā tev liekas, ka viņš labi filmē, vai un tu ar viņu saproties, un jūs ar viņu komunicēt, vai kā mākslinieks, kurš saprot, kā tu domā, vai kostīmākslinieks, skaidrs, ka tu viņus negribi mainīt. Un tieši tāpatās ir ar producentu, jo tu jūti, ka jūs kaut kādā formā varat sastrādāties, jo tur, protams, satiekās divas titāniskas vai tektoniskas plātnes. Viena, kas saka, visu vajag palēto, mazāk, vairāk vajag ietaupīt UTT, vai ne? Un pretī tas režisors, man tur milzīgas idejas, man vajag mazs kāds 300 cilvēks, lai viņi skrien visu pliki kaut kur vienā virzienā, kaut kas tāds. Un skaidrs, ka tur tā pretruna veidosies. Te arī man būtu interesanti dzirdēt, kāda ir tava pieredze, jo, teiksim, es strādājot ar jauniem režisoriem, es bieži vien arī noķeru to, ka tur tiešām ir ļoti būtiska tāda partnerība, jo vienā brīdī režisors aiziet tādā ārprātā ar to, ka kaut kas riktīgi neiet vai nevar izdomāt kaut kādas problēmas risinājumu, ka es tad parasti nāku ar tādu tā kā vēso prātu, tā kā labi, viss būs kārtībā, ka mēs sākumā ļoti izrunājam tos pamatus, ka tieši tā radošajai komandai, tā izskaitā producentam, ir absolūti skaidrs, par ko tā izrāda vai filma ir, par ko ir tas vēstījums, lai tajā brīdī, kad operators, teiksim, vai režisors
aizdomājies par kaut ko citu, nu, sevišķi tādiem mazāk budžeta projektiem, tas mēdz būt tā, ka tev ir jāizdomās par tādām šausmīgi praktiskām lietām, jo vienkārši nav viens cits, kas to risina, un tad pēkšņi kāpēc to risina režisors, un tad viņš aizdomājas par to un pazaudē to pamatbūtību, par ko tā filma ir, un tad es nāku un tā kā atgādinu, ka viss būs labi, tā kā atceries, ka mēs runājam par šo, galvenais ir tā kā tā pamatbūtība, mēs izdomāsim vispārējo, tā kā par to neuztraucies, domā to savu radošo vīziju. Jā, bet es nezinu, kā tev, Dāvi, ir bijis tas, ka tieši tas producents palīdz noturēt kā, to pamatdomu. Nu, es nezinu, es vienkārši pārāk histērisks arī nekļūst nekad tādā ziņā pārāk nestraucos varbūt uz laukumu, bet skaidrs, ka producents tādā nozīmē, ka viņš kaut kādas vadlīnijas iedod, tas man liekas ļoti svarīgi, un otra lieta, ka man piemēram, es vienmēr esmu sekojis arī kaut kādam savai producēšanas balsī. Es tā kā, filmu neredzu tikai no tādas režijas viedokļa, es arī viņu redzu no tā, ko mēs varam ar minimālākiem līdzekļiem maksimālo efektu dabūt, ja, un tas, piemēram, ja mums, nezinu, es saku, tas visbiežāk kaut kādu, piemēram, masu skatu dalībnieku, mums vajag ielu, tagad uz ielas vajag gājējus. Producents saka, mēs varam 3 dot, vai ne, un tad, zikā, es viņam, es neteikšu, ka man vajag 23. Es teikšu, labi, apstājamies pie 8. Ar 8 mēs tiksim galā. 2 ies vienā virzienā, 6 nāks pretējā virzienā, 1 ies pāri ielai un būs labi. Tā kā mēs tiksim galā, būs tāds puslīdz normāls ikdienas ielas efekts. Es vienmēr kaut kā pats arī, līdz ar to, es nezinu, vai man producents ir nepieciešams priekš tā, lai viņš to ideju. Okay. Jo arī tā jau ir tā problēma, ka tā idejas vientulība, viņa ļoti liela. Tā kā režisoram īstenībā tā vientulība attiecībā uz to ideju, jo tu viņu nevari, tu viņu vari un nevar vienlaiks izskaidrot, jo no vienas puses tu vari paskaidrot, tur jau ir rakstīts, ir scenārijs, tur cilvēki redz, kas tur ir, bet kaut kādu tādu, dvēseli tam visam, ja, to ieraudzīt, ļaut citiem grupas dalībniekiem ieraudzīt, salīdzinoši sarežģīti vai pat neiespējami, tu savā ziņā jūties vientuļ ar to, un producents galīgi, es nedomāju, ka producents ir tas, kurš kaut kā producentam, man liekas, viņam ir svarīgi, ka patiešām tas process notiek, lai nav tā, ka kaut kas pēkšņi apstājās tur, un tāpēc, piemēram, dažreiz tas modelis, ka režisors ir arī producents, un man vienmēr tas licies, tas ir ļoti, tas ir tāda patiešām, kā tu ielaidi 2 dēmoni cīnās tevi iekšā, vai ne, tā kā no vienas puses tu saki, nē, šito tu nedrīkst, saku, nē, es to drīkstu, es to varu, ja. Un es skaidrs, ka tu vienmēr tas radošais dēmons uzvar, viņš jau vienmēr saka, es to varu atļauties, un tas uzvar, un man vienmēr liekas, interesanti, kā viņi tiek galā ar finansēm, ar visu. Bet tajā pašā brīdī tas arī kaut kā noņem to grūtību ar to valodu, jo principā es neatceros, kāds no pasniedzējiem akadēmijā man ir teicis, ka valodas un izteiksmes līdzekļi cilvēkam ir nogalinājuši to identitāti, jo tajā brīdī, kad tev viņu kaut kādā veidā jānodot no sevis, tu viņu principā tā kā Google Translate'ā no angļu valodas uz latviešu valodu tulko, un tas vairs nav tas pats teikums. Tas ir jau kaut kas cits. Tu nevari iztulkot burtos fatonus. Bet arī tagad tu to savu ideju ieliec kādā mēdījā, vienalga, vai tā ir izrāda filma, jebkas, tad jau tu arī to kaut kādā veidā tulko. Jautājums, vai tu vari to notulkot skatītājiem? Es domāju, visticamāk, tas arī ir tas murgs, par kuru runājam. Nē, jā, bet tur jau ir tā, to ļoti labi ir tāds amerikāņu mākslinieks Matthew Barnijs, un viņš darbojās dažādos virzienos, bet viens no viņa tādiem virzieniem ir arī, tādas, var teikt, pat avangarda kino darbi, ja, un tad viņam bija viens tāda darbu grupa, jeb tāda sērija veida darbi, kas saucās Drawing Restraints,
no kuriem pats tas fundamentālākais bija filma, tāda liela formāta filma Drawing Restraints number 9, un tur bija pat tā ideja, ka tas ierobežojums zīmēšanai, ja, un tas ierobežojums zīmēšanai ir tas, ka tu vari, tu iztēlojies, tu iedomājies, tev ir kaut kāda veida tas tēls, kam ir tās ideāla funkcijas, vai ne, un tad tev viņš tagad jāuzliek uz papīra, un tad sākās, tad tur, nezinu, es saku, tur roka stīva, tad tur zīmuls plīst, tad tur papīrs pārāk grubuļēt, un tas zīmējums, viņš nekad nebūs, viņš nekādā veidā nesakritīs. Tas, kas īstenībā ir režisora darbs, un es domāju, tas vislabāk raksturo režisora darbu, ir maksimāli tuvināt to ārēji tapušo kaut ko, ja, nu tā kā to, piemēram, filmu, ja, tam iekšējam ideālam, ka tā atstarpe, ja, viņa ir maksimāli neliela, ja, ka viņa nav tā, ka, piemēram, sākumā man tur bija kaut kur es esmu šeit, un pēkšņi esmu atrapies jau pie grīdas, ja, jo tāpēc, ka tev vienkārši, un tas vienmēr būs tāds, tas režisora lielākais izaicinājums, un iespējams tas profesijas arī tas galvenais uzdevums. Jā, mēs atgriezīsimies pie kaut kādām praktiskākām lietām. Piemēram, mēs ar Martu tagad izdomājam, ka mums ir ļoti labs tandems, un es gribu stāties producentos un viņa režijā. Kas mums tā kā būtu jādara no šī pielemšanas brīža? Pirmkārtām jāierodās Kultūras akadēmijā, jāierodās Kultūras akadēmijā, jāiepazīst mūsu studiju vide, jāapskatās mūsu telpas, kur notiks studijas. Visticamākais, lai pieteiktos, ir nepieciešams arī radīt savu portfolio, savus darbus, kuras pierāda vismaz tādas savas sākotnējās prasmes kaut kā ar kino strādāt. Jāskatās daudz filmas, jāpazīst daudz režisori un arī producenti, arī slavenākie producenti. Tā kā es domāju... Tas gan nav pamatnosacījums, var arī stāties neko nezinot. Nē, negluži neko nezinot, bet personīgi nav jāpazīst visi Latvijas producenti. Nē, es nedomāju jāpazīst tādā nozīmē, ka jāpazīst personīgi, bet es domāju jāpazīst, ka tu zini, ka ir, piemēram, Džerijs Brukhaimers. Jā, tādā ziņā, jā. Tu minēji par filmām, varbūt nosauc 3 filmas, ko vajag redzēt katram cilvēkam. Varbūt par profesiju. Jā. Tas ir baigs sarežģīts jautājums. Pats sarežģītāks jautājums vienmēr ir par to, par tām filmām, ko kādam citam tev liekas, ka kādam citam jānes. Es varu pateikt, ko piemēram, no tādas akadēmiskā viedokļa mēs uzskatītu par lielu, tā kā, ja cilvēki viņus ir redzējuši, tas nozīmē, ka viņiem ir kaut kāds tāds, bet tā nav mana izvēle, tā būtu vairāk tāda akadēmiska izvēle. Tas pirmām kārtām būtu Orsona Velsa Pilsonis Keins. Tā būtu pirmā filma, tad tā būtu Žana Renoāra filma Spēles noteikumi. Tā otrā filma, kuru pilnīgi noteikti varbūt vajadzētu. Un tad visas Alfreda Hitchcock un Stanley Kubrick filmas. Tā kā tas būtu tas trešā sadaļa. Okay. Es varētu ļoti, ļoti personīgi ieteikt noskatīties All That Jazz, jo tur, man liekas, ļoti jauki parādās, ka kā tu ej līdz pašām beigām. Tev tai mākslā jābūt asinīs, tev jābūt tādai interesē par to. Tā kā reāli līdz kapa gultai. Tu vienkārši kapa gultai, kapa malai. Tu turpini darīt to, kas tev Un tad bija kaut kāda komēdija producenti, kur bija par 2 producentiem, kas ļoti izskaimoja, kā viņiem sanāk izdevīgāk. Tur bija filma, man liekas, vai izrāda, tas neatceros. Nē, viņi ir gan. Viņi vēl pēc tam ir... tas produkts, ko viņi producēja, tā bija... Viņi ir mūzikls producents. Jā. Tur bija tas, ka viņiem labāk ir, ka tas mūzikls nenotiek, viņš principā bankrutē, vai ne? Tas bija sižets. Ka tas viņiem ir izdevīgāk nekā, ka notiek tā pirmizrāda. To jūs varat noskatīties... Lai pasītos, cik plaši ir iespējas būt producentam. Tad kaut kas ir jānoproducē arī, lai mācītos producentos. Kāda ir producenta portfolio?
Man ir īstenībā interesanti, kā ir. Jā, nē, nu, Jo es iesniedzu kā to jau ļoti novērtēju, jo, piemēram, nu, teiksim, tu iepriekšējās aktivitātēs, tu esi organizējis procesus, nu, tā kā ļāvis kaut kādām lietām notikt, nu, piemēram, Elis, tur bija veidojusi jau kaut kādu projektu rakstījusi pat jau var neveiksmīgi, bet tomēr, un likus kaut kādiem procesiem notikt, tas, nu, piemēram, arī, teiksim, ja tu esi vidusskolā un tev ir, nezinu, savējais, nezinu, kaut vai klases kolektīvs, tu ar viņiem esi kaut kāds procesus organizējis, vadījis kolektīvu. Nu, skaidrs, ka tas tajā, ja tu to vari pierādīt un parādīt, tad tas būtu tiks ļoti nopietni novērtēts, ja? Jo tas ir skaidrs, ka tas ir interesanti, ka mēs tā kā domājam vienmēr, ka tam režisoram ir jābūt tam ekstravertam un tādam, nu, tā kā angliski teikt, outspoken, vai ne, tā kā, bet patiesībā producentam ir tādam jābūt. Viņam, producentam ir jābūt tādam, kurš nebaidās. Viņam ir tas, ko sauc par no fear of refusal. Viņš pieiet vienam un saka, man ģeniāla ideja, nu, kaut kāds, nezinu, potenciāls cits koproducents, vai ne, tā kā, man ģeniāla ideja šitā tāda un tāda filma, un viņš viņu, kā saka, pasūta. Tad viņš pieiet pie nākamā, un tas viņu atkal pasūta. Un mūsu latviešu dabā ir tā, ka, ja man vienreiz pasūta, tas nekad mūžā vairs nevienam nekad klāt neiešu. Ja? Producenta labākās īpašības ir tas, ka 7 tevi pasūtīs, un 8 tev teiks, ok, let's go for it. Un tas izdosies. Un tieši tādēļ kaut kādā ziņā tieši tā atvērtība, komunikācijas atvērtība, un pat kaut kādas tādas ekstravertas īpašības, nebaidīšanās sarunāties, nebaidīšanās no tā, ka tevi noraida pārāk emocionāli tev neuztvert, vai ne? Tā kā, tas ir īstenībā ļoti labas producentu īpašības. Jā. Principā sliktākais, kas var notikt, man pateiks ne. Nu tieši tā, un tas neko nenozīmē, tas ir kaut kāds pilnīgs virtuāls nē, nu tev vienreiz pateic nē, ko tas jau manā dzīvē neko nemaina, bet mūsu dabā ir tas, ka mums nē nozīmē, nu kaut kādu tādu, tas nē ir tāds ar asinīm slacīts, tā gan īsti tā kā tūlītās sāksies šausmu filmu, ne, ar to nē. Bet principā, nu, cik es esmu manījis arī producentiem, saviem kaut kādiem pazīstamiem, ka tas interesantākais ir tas, ka tev vienkārši brūk arī tā ilūzija, ka ir kaut kādi nesasniedzami cilvēkam. Jo tu ikvienam vari piezvanīt, nu, tā kā 2 cilvēku rokas piezvanīt. Jā. Jo, nu, man šķiet, tad uzreiz arī tā drosme parādās, ka tu saproti, ka cik, nu, ne tikai Rīga un Latvija ir maziņi, bet tā kā pasaule ir nereāli maziņa. Ka viss ir cilvēki. Jo tu vari sazvanīt vienkārši jebkuru pusstundas laikā. Kino pasauli jau sevišķi tas ir interesanti. Mēs tā kā, nu, mēs iedomājamies kaut vai vienā pašā Eiropā aptuveni tur gadā, nezinu, tur tiek uzņemts, nu, kaut kāds tur 4000 filmas, pieņemsim, ja. Nu, ir runa par pilnmetrāžu spēļu filmām, ja, un liekas, nu, tur ir milzīgi kaut kāda industrija un milzīgi, un cik tur to producentu, cik tur to režisoru un tā. Un patiesībā, nu, tad, kad tu lēnām esi tajā pasaulē iegājis, tavs filmas ir atlasīts festivālos, tu esi bijis kaut kur viņas izrādīt, tev ir bijusi iespēja tikties ar auditoriju un, protams, komunicēt ar tiem saviem kolēģiem no citām valstīm. Un pēkšņi tu saproti, ka tas viss ir kaut kāds ļoti tāds neliels loks ar cilvēkiem, kur pēkšņi jau ir tā, ka tu aizbrauc uz kādu no festivāliem un tu apmēram tev katram otrajam jāsaka čau, jo tāpēc, ka viņš ir tev labs paziņa, tāpēc, ka tu jau esi viņu jau citur saticis un kaut kādā citā kontekstā esi ar viņu bijis saistīts. Tas ir tas interesantais, ka mēs kā iedomājamies, tā ir tāda neaptverams lauks un tā patiesībā, un tas arī ir īstenībā milzīgi producenta profesijas ieguvums, kad tev ir kontakti visur. Nu, tā kā, ka tu esi īstenībā, ka tu vari brīvi aizbraukt, nezinu, uz Kannu festivālu tirgu, un tev tur ir cilvēki, ar kuriem tu tā kā ar saviem vistuvākajiem paziņām komunicē. Bet atgriežoties pie jautājuma, ko darīt, ja tie ir vidusskolnieki, bet arī īstenībā laikam ne tikai vidusskolnieki, kas interesējas par šo programmu un vispār par Kultūras akadēmiju, drīz būs studentu kurpes, varbūt Marta var noprecizēt, kuros datumos, vai tu nezini? Jā, sko līdzi Latvijas Kultūras akadēmijas sociālajos tīklos, mājaslapā būs studentu kurpes, kas man liekas ļoti brīnišķīgi iespēja, ka var atnākt
uz akadēmijas telpām var pastīties, kā mums tās lekcijas konkrēti notiek, un tad arī var saprast vispār to sajūtu, kāda šeit ir. Jo māks kopumā akadēmijā ļoti patīkama atmosfēra. Tad ļoti atvērti pasniedzēji. Mums ir arī izglītība vislabākā. Jā, arī. Un tieši producentiem varbūt ir tagad, ja jūs veicat kādu pasākumu vai redzat kādas filmas plakātu, paskatieties, kas to ir producējis un kas to ir finansējis, jo par finansēšanas avotiem arī nedaudz ir jāzina, tad, kad nāk stāties iekšā. Jā, bet principā jau lielākoties visur studijas ir producēšanas rakstīts. Jā, vismaz tā kā uz to pamest aci. Līdz ar to, tos producentus jāpameklē, pēc tam tu atradi to studiju. No studijas, paskaties, kas to producējis. Bet, un tad mēs ar Mārtu noteikti stāsimies. Jā, viņam uz režiju, viņam uz producentiem. Noskatīsimies tās filmas. Jā, bet varbūt ir iemesli nestāties. Tā, tīri uz nobeigumu. 3 iemesli kādi. Jā, es varu tikai pateikt vienu. Mēs negarantējam slavu. Ja, un ja jūs meklējat vienkārši slavu, tad nav vērts nākt pie mums studēt. Pie mums ir vērts studēt, ja jūs gribat kļūt par profesionāliem kino veidotājiem. Izcelšu vārdu gribat, jo bez gribas spēka šeit arī diezgan grūti palikt šajās studijās. Ļoti labi. Tas ir vienīgais. Var jau mēs Nels minēja gribas spēku, mēs varam teikt slinkums. Ja cilvēks ir slinks, nevajag nākt noteikti, jo diemžēl mēs nenodarbojamies ar slinkumu izdzīšanu. Ja, tā kā, ja ir, tā kā, jebkāda veida vēlme ar visiem konfliktēt, ar nevajag nākt. Mēs negribam cilvēkus, kas ir nepatīkami komunikācijā un negrib savā starpā veidot grupu darbus un sadarboties. Ja? Tā kā var daudz atrast arī negatīvu īpašību, kuras labāk, ka viņu nav. Nē, bet varbūt, ja kādu vēlaties pasargāt, piemēram, mēs vienu jau argumentu sadzirdējām. Ja mēs nevēlamies, ka mūsu kaut kādas smadziņu projekcijas nekad neatbilst tam, kas tiek uzņemts, tad, ja kāds ir baigi aizvainojums ar to, tad tam varbūt labāk palikt mājās saprāt, Es teiktu arī, ka ir jāizvērtē savu, cik ļoti spēj atvērt prātu, jo nākt studēt akadēmijā, man liekas, ir vērts tad, kad ir tiešām gatavs uzņemt zināšanas, ka ir gatavs skatīties filmas, lasīt grāmatas, lasīt visus tos materiālus, ko pasniedzējs sūtīs, jo viņi sūtīs daudz ko, un es zinu, ka ir slinkums lasīt, bet to vajag darīt. Es pat esmu šo grēkojis, un tagad, kad pabeidzu akadēmiju, saprotu, ka tā kā vajadzēja izlasīt visu, ko atsūtīja. Tagad iestainiekos noteikti būs jau cilvēki, kuri ierakstīs tās 3 filmas minētas. Jā. Un neskatīsies viņas. Vienkārši labi, ka ir jau. Bet tur jau būtu, tas jau ir tas trika gājiens. Mēs jau gaidīsim tagad citas, vai ne? Tās jau mēs. Vai arī. Kāpēc tieši šī? Kas tur tieši piesaistīja? Bet nē, skaidrs. Es domāju, te ir tā lieta attiecībā uz kino studēšanu ir tāda, ka tas nav viegli, tā nav viegla dzīve. Ja, es saku, ka no ārpuses tas var izskatīties kā kaut kāds tāds rozā mākonis, kur ir brīnišķīgi pavadīt laiku, un pilnīgi noteikti arī skolā. Tas nav tikai un vienīgi par studijām. Te, protams, ir brīnišķīgi gaisotni, izveidojās daudz spēcīgas draudzības, iespējams draudzības tādas, kas turpināsies visu arī atlikušo mūžu. Ja, un arī sadarbības profesionāli. Jā, sadarbības profesionāli, romantiskas attiecības var šeit arī iegūt, ja nepieciešams. Bet tas, kas ir svarīgi saprast, ka tā ir profesija. Mēs mācāmies profesiju. Mēs nemācāmies būt par daļu no rozā mākoņa. Mēs mācāmies profesiju, mēs mācāmies būt par kaut ko, vai mēs mācāmies būt par filmu režisoru, vai mēs mācāmies būt par filmu operatoru, vai mēs mācāmies būt par filmu montāžas režisoru. Šogad mums ir speciāls fokus uz filmas skaņu režisoriem, tas ir tas, ko mēs vēlamies šogad tā kā īpaši izcelt, ka mēs gaidām cilvēkus, kas patiešām ir ar
ar savu muzikalitāti, ar spēju sadzirdēt, ar spēju strādāt ar skaņu, tas ir tas, uz ko mēs iesim. Mēs veidosim patiešām šogad spēcīgu arī šo filmu skaņu režisoru grupu. Un, protams, producenti, ja, un kas arī ir tas pats galvenais savā ziņā, tas organizatoriskais spēks. Tā kā ir jāsaprot, ka mēs gatavojam speciālistus, mēs gatavojam profesionāļus. Tas nenozīmē, ka pabeidzot skolu, viņi būs pilnībā gatavi darboties nozarē. Bet viņi būs spēruši ļoti būtisku soli tajā virzienā. Viņi būs, principā, nodefinējuši savu dzīves virzienu, kaut kādā. Un tas ir sava veida lēmums, ja? Nevajadzētu izvēlēties studēt kino, tāpēc, ka tu vienkārši nezini, ko tu gribi studēt, ja? Tam es piekrītu, bet arī tieši tāpēc, ka kino ir tas Gesamtkunst, tas, kas aptver visu, sevišķi uz producentiem. Ja pabeidz producēšanas specialitāti, var darīt tik daudz ko. Ja tie cilvēki vienkārši saprot, kā menedžēt lietas, un menedžēt tad var visu kaut ko, ļoti daudz ko. Arī piekrīt. Un tieši tāpēc, ka kino ir tik fleksibls, tie cilvēki vienkārši iemācas pielāgoties visu kaut kam. Tāpēc var arī nestrādāt kino, var kaut kur citur, bet tiešām menedžēšanu, producēšanu vairākās mākslās. Super. Jebkurā gadījumā gaidām, lai jūs jūsu pieteikumus. Tikai es nesaprotu, kā jūs savienosiet, Marta, kāds savienos ar divas paralēlas. Es gan beigšu, es noteikti stāšos. Žēl, ka maģistrus neuzņem katru gadu arī. Jā, pagaida. Mēģināsim kaut kā, jā. Nu, paldies. Paldies par sarunu. Jūs atradāt laiku. Paldies par šo sarunu. Paldies par jums, ka jūs ar mums parunājāt. Tiekamies akadēmijas telpās. Yes. Tieši tā.